Mana un tava Latvija, mans un tavs Talsu novads, katram sava pilsēta, pagasts un sēta, bet arī tā veido mūsu kopīgo novadu un Latviju. Pirms 106 gadiem 11. novembrī ļaudis nejautāja, vai tas ir mans vai tavs. Visiem bija skaidrs, ka Latvija ir mūsu kopīgā. Tas bija laiks, kad uzreiz pēc Pirmā pasaules kara bija dibināta Latvijas valsts, bet nebija pat visiem pārliecības, vai tai būs nākotne, vai ir izredzes to nosargāt. Pašaizliedzība, ticība un drosme, ar kādu latviešu vīri devās kaujā pret Vermontu karaspēku Rīgā toreiz, ir neaptverama. Toties kādu rezultātu tā ir nesus. Brīvības augļus mēs baudām vēl šodien, lai gan nevienmēr tos novērtējam. Domāju, ka varam būt lepni gan par sevi, gan savu novadu, gan mūsu kopīgo Latviju. Ne tikai novembrī, bet visu gadu. Latvija man nozīmē manas mājas, mana ģimene, mana zeme, uz kuras es stāvu, mans tautas darbs. Es to daru ar milzīgu pateicību tiem cilvēkiem, kas ir ar savu dzīvību aizstāvējuši savu valsti, savu ģimeni, lai mēs, kas esam šodien, varam šeit būt, dzīvot un priecāties un mīlēt. Man Latvija nozīmē man dzimteni, Latvijas karogs man nozīmē tās asins, kuras ir manā ķermenī, manu sirdi. Viss, kas ir tajā karmīna sarkanajā krāsā, tas man asociējās ar Latviju. Mana vieta, kur vienmēr atgriezties, lai arī kas notiek. Un katru punktu, katru teikumu beigās. Daudz un viss, zeme, ģimene, brīvība, pienākumu sajūta. Tiešām ļoti daudz tas saraksts auga nav. Es novēlu Latvijai jaunus, talantīgus, gudrus, patriotiskus jauniešus. Vienmēr būt latvietim un arī Jakobs savu valodu. Tāpēc mēs ir ar mazbērniem kopā. Visus mūs saliedina šī lieta. Un es reizēm domāju tā, vai tad tikai vajag tos svētkos tā saliedēti, bet laikam jau vajag. Šie svētki, lai būtu kopā. Es Latvijai novēlu saliedētus iedzīvotājus, mieru, brīvību, neatkarību. Tiešām visu to labāko. Man vienmēr patīk tā frāze saules mūža Latvijai, to es arī novēlu.